Sveicināti! Šodien par objektu krāsošanu un paletes uzstādījumiem. Mums ir mūsu jau izveidotā kartiņa, un tagad uztaisīsim citu kartiņu. Lūk, ir mūsu objektiņš, kuru mēs liksim šeit, tikai nomainīsim viņam krāsas. Pirmais, ko es izdaru, es tajā vietā ielieku savu robotiņu, kur es viņu gribu redzēt. Ņemam vērā, ka visdrīzāk, ka visi objekti, kurus mēs izmantojam, ir sagrupēti, atgrupējam viņu. Un nākamais varam piešķirt viņam kaut kādu krāsu. Nu, pieņemsim, ka robotiņa korpusam es gribu piešķirt lūk šo te zaļo krāsu no vardes. Visvienkāršākais veids ir izdalām šo te oranžo laukumu vai vairākus laukumus un klikšķinām ar pipetīti uz lūk šito te zaļo fonu. Un mums nokrāsojas mūsu objektiņš šādā te krāsā. Ir otrs variants, un es parādīšu, kāpēc viņš varētu būt labāks. Mēs izvēlamies, piemēram, lūk šo te plecu, ungroup, ejam uz lūk šito te fill krāsu kvadrātiņu, un mēs redzam swatches sadaļu. Tas ir tās krāsas, kuras mēs varam izmantot jebkuram mūsu objektam. Lūk, ir swatches apzīmējums. Mēs varam izvēlēties jebkuru no šiem objektiem, ja mēs ar dubultu klikšķi ieiesim viņā iekšā, mēs viņu varam mainīt. Pēc SMIG vai RGB paletes mēs varam mainīt praktiski jebkādā diapazonā. Iespējams, ka vienkāršāk mums krāsu ir mainīt lūk šeit, jo te mēs redzam uzreiz visu paneli, tātad mēs varam braukāt gan pa šo daļu, piemēram, es izvēlos, ka mana krāsa būs lūk šitāda te, klikšķinu, saku OK. Un lūk ir krāsa te parādījusies un lūk te. Problēma ir viena. Ja mums tādus objektus vajag daudzus nokrāsot, tad ne tik viegli ir katru reizi izdalīt objektu, ņemt pipetīti un klikšķināt te. Otrs variants ir, ja mēs ejam šeit iekšā un nospiežam lūk šo te plusiņu. Un tādā veidā izveidojam jaunu swatch kvadrātiņu ar mūsu esošo krāsu. Lūk, šeit ir krāsas nosaukums. Cyan, magenta, yellow, black attiecīgie parametri. Mēs varam šo te nosaukumu aizvietot ar mums saprotamu nosaukumu un tādu, kādu mēs atcerēsimies. Piemēram, robota korpus. Spiežam OK. Parādās šī te krāsa atsevišķā kvadrātiņā. Tagad, ja es savam objektam izdalīšu tās daļas, kuras es gribu pārkrāsot, un ieiešu fill sadaļā, man ir iespēja atkal izvēlēties vai nu jebkuru krāsu, vai nu, piemēram, to, kuru es esmu saglabājis. Un tagad pats galvenais. Ja, piemēram, es vēlos nomainīt šo te krāsu, es ieeju swatches sadaļā, dubult klikšķis uz jaunā krāsas kvadrātiņa, un man atveras atkal šī te palete. Tātad, ja es viņu gribu nevis zilu, bet sarkanu, tad es nomainu to krāsu lūk šeit un iegūstu tādu toni, kā man vajag. Un kā jūs redzat, izmainījās tie objekti, kuri bija nokrāsoti ar lūk šo te kvadrātiņu. Jā, tāpēc es varu izdalīt šo te vietu un nokrāsot viņu ar jauno krāsu laukumiņu, kura nosaukums ir robota korpus. Un jebkurā brīdī es varu šo te robota korpusu pārkrāsot citā krāsā. Tas ir noderīgi tajā gadījumā, ja mums ir daudz atsevišķu krāsu laukumu mūsu projektā, un mums ir iespēja, ka mums tas krāsu laukums varētu tikt mainīts. Nu, un tagad izveidosim vēl dažus jaunus color swatch, apstrādājot pārējos krāsu laukumus šajā objektā. Es izdalu lūk šos te laukumiņus, eju uz fill, spiežu plusiņu un izveidoju krāsu laukumu robota bliki. Nu, un tāpat pievienošu robota blikiem arī šos laukumiņus un lūk šos te apakšējos. Un, protams, ka ja mēs divreiz noklikšķināsim uz viņu, tad mēs varam nomainīt šīs te krāsas pret jebkurām citām, kas ir mūsu paletē. Tieši tas pats ir arī ar līnijām. Šis te objekts ir līnija, nevis laukums. Bet arī, ja mēs ieiesim iekšā, mums ir tieši tās pašas iespējas. Mēs varam piedēvēt jebkādu krāsu, vai arī nospiežot plusiņu, izveidot gatavu šablonu. Protams, ka mēs varam nomainīt šo te krāsu pret to pašu dzelteno, kas bija.
Tas mums vienkārši ļauj strādāt ātrāk. Arī neizdalot neko šajā objektā, mēs varam ieiet swatchīs iekšā, atrast robota korpusu krāsu, nomainīt viņu pret citu, un mums mainās visi krāsu laukumi mūsu darbā, kuriem ir šis swatch krāsu laukumiņš. Nu, lai būtu pilnīgi pabeigta kartiņa, mēs varam vēl pievienot šo te uzrakstu. Kopējam, liekam lūk šeit, un dodam varbūt citu nedaudz nosaukumu. Un atceramies, ka mēs varam pastiept vārdu garāku, izdalot viņu un ejot lūk šurp. Kartiņa ir gatava, tagad jūs zināt, kā izmantot swatchīs sadaļu. Paldies par uzmanību un veiksmi darbā!